donna credi, se la vedi che ti mira, che sospira, pensi a 30 gadi. Es nemaz nezinu, kur laiks ir palicis. Patiešām. Es dažkārt pats sev tādu jautāju, vai ne? Pagaid, nu kā tad tas ir bijis tagad? Rēķinot par 10 gadiem. Kas notika pirmajos 10 gados, otrajos 10 gados, trešajos 10 gados? Es nevaru atcerēties vairāk. Man jārēķina kopumā 30 gadi, lai atšifrētu kaut ko vairāk. Es nevaru, man atmiņa arī vairs nav tik laba un neatceros vairs. Es tikai atceros vienu, tad, kad mēs Lielo A studiju atklājām, tie bija svētki kolosāli. Bija svētki tad, kad mēs vēl 14 cilvēki pirmos gadus sanācām kopā un Grimētavā pie Āķa vai Ases Strēles nosvinējām šo jubileju. Tādi atmiņu, tādi plaiksnījumi, tādi ir palikuši, bet kuru gadu kas notika, nevar atcerēties vairs. Man patika darbs televīzijā. Man patika. Un tāds es nebiju vienīgais, bet tur bija ļoti daudz cilvēku. 100 cilvēku bija. Kā var nepatikt mans darbs? Es to darbu iemīļoju. Kaut arī man bija daudz jārunā pret savu saprātu. Pret savu sirdsapziņas balsi. Bija jārunā. Bija. Sajūta ir tāda, it kā mazliet no dabīgā pāriet uz mehānisko. Jo priekšā ir tā kamera, kur skatās tevī ar vienu aci. Un liekas, kā tādā kamerā ir paslēpta visa pasaule. Un vienā reizē es redzu daudz ko uzreiz. Klausieties, kā es runāju. Visu ļoti skaidri, akcentējot jebkuru burtu ar nelielu aizturi. Tas ir tikai tagad vingrināšanās pēc. Bet tad, kad jūs būsiet jau kādu laiku šādi katru dienu minūtes 5, 8, augstākais 10, tādā veidā parunājuši, tad jūs jutīsiet, ka jums ir viegli parunāt. Un jums nevajadzēs nekādu piepūli. Jūs runāsiet uz elpas, jūsu skaņa būs balstīta uz diafragmu un nāks augšā šeit, un pats galvenais posms būs cietās augšlejas, kuri ir šo mākslu jau apguvuši vai arī mācījušies. Tie zinās, kā veidojas balss, cik tas ir svarīgi visiem tiem, lai balss nenogurtu, lai viņi ilgi bez atpūtas varētu pie mikrofona skaidri, akcentēti runāt. Jāzina par to, ko teikt, kam teikt. Ko teikt, kam teikt, un kas tas trešais bija? Trešo aizmirs jau. Paldies arī jums, cienījamie skatītāji! Lai arī turpmāk jums būtu brīvi brīži, kad noskatīties mūsu pārraides, un lai jūsu televīzori nekad nebojātos. Noslēgumā laika ziņas. Rīt Republikā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem sniks, gaisa temperatūra katrā vietā būs citādāka. Nekad tu nedrīkst būt dusmīgs. Vienalga arī kā tev pašam dvēseles pārdzīvojumi vai piedzīvojumi ir. Nekad nedrīkst būt saīdzis
Nekad, absolūti, nekādos apstākļos. Vienmēr tev jābūt ir formā, kā teikt. Tā, kas vēl bija tāds? Nedrīkst būt kaut kādam tādam tādam šmurgam, nedrīkst būt tur, nu tagad es vairs nevaru teikt, ka nu labi būtu jau vienmēr nodzīt tur vārdi, jā. Tad jau gluži otrādi ir. Citi noteikumi ir. Tagad jau visiem tur patīk tā vārda un acīm redzot arī to piekopsi. Nu, labi būtu, ja diktori nemelotu. Un ja viņi tekstos, ko viņiem dod, atrast kaut kādu tādu nepieļaujamu kļūdu, kuru nedrīkstētu pieļaut, kaut kādā aplamību, tad nedrīkst to laist ēterā. Ir jāizlabo. Jā. Un vienreiz arī iznāca tāda saskaršanās man ar redaktoriem, ka es negribēju lasīt to, ko redaktors uzrakstīs. Rīt jubilejas gadām veltītā ieraksta mēģinājums Latvijas televīzijā. Diktora profesija prasa no manis maksimālu iedziļināšanos visdažādākajās mūsu dzīves jomās. Vai tā būtu māksla, literatūra, sports, mūzika, lauksaimniecība, tehnika un tā tālāk. Jo bez tām strādāt diktora profesijā vairs šodien nevar. Diktora profesija dod man lielu gandarījumu jau pirmkārt tāpēc, ka es esmu viens no pirmajiem, kas dod mūsu lielajai skatītāju saimei informāciju par visdažādākajiem notikumiem, kā mūsu dzimtenē, tā arī visā pasaulē. Un dod lielu gandarījumu tas, kā mēs esam gaidīti viesi ikvienā dzīvoklī, kurā atrodas televizors. Mēs esam iepazinušies ar ļoti daudziem, labiem, brīnišķīgiem cilvēkiem. Latvijas televīzija 4. gadsimts. Neapšaubami, ka viens no tās simboliem, kuru pazīst visi un visur, ir republikas nopelniem bagātais kultūras darbinieks, diktors Valdis Čupurs. Šī kadra sajūta man vēl joprojām ir, un tā top arī dažkārt spodrināta. Es līdz tam biju dziedātājs. Un pēkšņi šī dziedāšana bija jāpārvērš runā. Un šī pārēja bija jau pat par sevi ļoti interesanti, kā es to pagūšu, ar kādiem paņēmieniem un tā tālāk. Bet tad, kad es iestājos Latvijas Valsts konservatorijā, tur jau man bija citā specialitātē jāmācās, vokālā specialitātē. Un šī balsu nostādīšana ļoti palīdzēja manā diktora darbā. Un es ļoti viegli tiku uz priekšu.
Mēs atteicām raidījumu, mēs pieteicām raidījumus. Tā kā tā dzīvība no diktora puses bija ļoti, ļoti laba. Un cilvēki arī, visi cilvēki, kam mājā bija televizors, tie mūs pazina. Nāca uz ielas klāt un prasīja, kā tas viss tur notiek, un vai tas viss tiek ierakstīts. Un mēs teicām daudzos gadījumos, ka netiek ierakstīts. Tas viss ir dzīvajā ēterā. Ja? Tā kā viņi ir tieši dzīvā ētera liecinieki, ko mēs tur darām. Tā kā mums jau arī nebija brīvi neko tādu, teiksim, lieku stāstīt un teikt, tikai visu to, kas attiecas uz doto raidījumu. Tā bija. Tā kā diktors bija tur tāda programmas velkošā mašīna, varētu teikt. Tā. Diktora profesija ir ļoti atbildīga profesija, viena no visatbildīgākajām. Tas nozīmē, ja tu gribi būt par diktoru, tev nepārtraukti jāinteresējās par visādām politiskām lietām, starptautiskām lietām, jāpēta tās, jāzina pastāstīt arī citiem, vai ne? Tad būtu labi tiešām, ja katrs diktors zinātu arī visu to, kas notiek pasaulē. Visu aktuālāko, tāpēc nepārtraukti jāklausās ziņas. Un tagad mums tas informācijas līdzeklis ir tik strauji un tik ātri un plaši attīstījies, ka nepārtraukti nāk jaunumi. Bet man personīgi gribētos, lai šie jaunumi būtu jo tālāk uz priekšu, jo labāk klausāmi un tverami, lai tie nebūtu nepārtraukti negatīvi jaunumi, bet lai ietu arī uz pozitīviem jaunumiem, vairāk akcentēt arī pozitīvos jaunumus, jo negativitāte ļoti cilvēku nogurdina politisku momentu realizēšana dzīvē atstāja tādu sevišķu iespaidu. Un beigās jau, ziniet kā ir, tas ir apmēram tāpat kā tagad. Jo tu vairāk runā par vienu kaut kādu lietu, jo tu vairāk pie tās pierod un beigās tu nemaz nezini, ka pats esi atdevis savu roku un vispārējo atdevis tai lietai, par kuru visu laiku kladzina. Tā dzīve ir viens liels, nekad neatrisināms kamols. Šis kamols ir neatrisināts tāpēc, ka cilvēks jau nevar viņu izdzīvot visu savā mūžā. Mūžs ir par īsu, lai to visu atrisinātu. Visu laiku ir kaut kādas maiņas šajā kamolā. Nāk kaut kas jauns, kaut kas iet zudumā, tev atkal jāapgūst kaut kas cits ir iepriekšējā vietā. Un tā joprojām un tā tālāk nepārtraukta virzība uz priekšu. Brīžiem viņa ir patīkama tev, brīžiem ir ļoti mocoša, nomācoša. Tā mēs te raujamies. Tagad jau sniegs ir uzsnicis, tagad būs jāgaida, lai nokūst, viņš jau noteikti nokusīs. Un pēc tam varēs lasīt ābolus, un grābt visas lapas, kuras, acīm redzot, vēl drīz vien nobirs. Un tās jāved projām ir jānokopja dārs ir ziemai. Pavasaris atkal nāks drīz vien. Un tad ies atkal vaļā visi tie paši darbi, kas pavasarī nepieciešami, lai sakoptu pagalmu. Un viss jau būs atkal labi.
Jūs droši vien esat vēlējušies paraudzīties, kas notiek aiz zilajiem ekrāniem. Nu jau 10 gadu šai prožektoru un kabeļu valstībā ik vakarus iedegas gaisma. Rits spraiks, saliedēts darbs. Man liekas, ka televizors ir viena kaste, kurā atrodas daudz dažādas aparatūras, ieskaitot diezgan lielu kineskopu, atkarībā no tā, kāds tas pats televizors ir. Bet šodien televizors ir kļuvis diezgan vienkārši, jo visas ir, visi mezgli ir tagad jau oriģināli. Nekas tur nav jālodē, nekā, ja tev viens kaut kāds mezgls sajiet grīstē, kā mēdz teikt, tad ieliek iekšā otru, nākošā un iet atkal vaļā. Cilvēks savu gadu skrejā noveco ne tikai viņa muskulatūra, noveco arī smadzenes. Daudz kas tāds, kas ir ļoti, ļoti bijis tāds, uztverošs un kas ir palicies, tas vēl turpina dzīvot kaut kur. Un tad arī, ja viņš kādreiz tā arī atcerās, ik pēc gadiem, pēc 5 gadiem atcerās kaut ko tādu, pēc nākošiem 5, tad vēl tas bijušais atmiņā uzplaiksnīja atkal un atkal nosēšās kaut kur. Bet ja nepārtraukti nāk tikai jaunais iekšā un viņam nav laika vairs apstāties pie vecā, tad paiet laiks un viņš sāk domāt, pagaid, kā tad tas galā tur bija. Kā tad tas tur bija un kā tas bija tur? Nē, nevar atcerēties. Kurš gads tas bija? Trafareti teikumi tika rakstīti priekšā, un tos bija arī jāatkārto un jālaiž ēterā. Piemēram, jāiemācās no galvas bija teksts Padomju Savienības Komunistiskās partijas centrālās komitejas ģenerālsekretārs PSRS augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs. Tāds un tāds. Šorīt no rīta 8:30 devās uz Ungāriju, lai tiktos ar Ungārijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas ģenerālsekretāru tādu un tādu, augstākās padomes prezidija priekšsēdētāju tādu un tādu. Tas viss bija milzīgā tempā. Padomju Savienības Komunistiskās partijas centrālās komitejas ģenerālsekretārs PSRS augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs apmēram tādā tempā visu laiku bija jārunā. Un vajadzēja nepārtraukti trenēties, lai šo lielo ritmu saglabātu pie šiem nosaukumiem. Izlaist nedrīkstēja. Un vienā tādā nelielā ziņā, kad 5-6 reizes bija šis teikums jāatkārto. Vēl svētku nav. Darbs. Tiem, kuri strādā pie mikrofona, ļoti nepieciešami. Piemēram, ba, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, ba, be, bi, bo, bu un tā tālāk. Ja? Tad atkal izrunāt jebkuru tekstu saistoši pa balssieniem. Piemēram, jūs šodien esat atnākuši viesos pie manis,
lai parunātos par to, kā jūs strādājat un kā domājat to darīt turpmāk. Telestudijas prožektoriem apspīdēta darba diena, rampas ugunīs mirdzoši kamerkora Aves Sol koncerti. Varbūt tāpēc brīvajos brīžos Valdis Čukurs rod atpūtu harmonijā ar dabu, gan lauku mājās Stērs pusē, gan savās gleznās. Agrāk bija tāda dziesma, krāts jūrmalas priedes un jūra krāts vienu varenu. Es kādreiz dziedāju to dziesmu arī, bet es neatceros vairāk tekstu. Kādreiz bija un zini, kas jūra ir liels un plašs tās mūžīgais plašums un nemiers. Apmēram tā bija tur. Visu neatceros, bet kādreiz tas tika dziedāts. Bet nu pienācis laiks atgriezties no Klusā okeāna Baltijas jūras krastā. Друзья, если вы когда-нибудь приедете к нам в Латвию, непременно побывайте на морском побережье. Там сохнут сети, пахнущие смолой. Кричат чайки, и волны набегают на песок, чтобы тут же вернуться обратно. Sajūta ir tāda, it kā mazliet no dabīgā pāriet uz mehānisko. Jo priekšā ir tā kamera, kura skatās tevī ar vienu aci. Un liekas, kā tādā kamerā ir paslēpta visa pasaule. Un vienā reizē es redzu daudz ko uzreiz. To tā grūti ir izstāstīt, bet tas, kurš ir sēdējis kameras priekšā, tas, manuprāt, ir izjūtis šo sajūtu. Mūsu šīs dienas раидījumi biedri beigušies. На этом, товарищи, мы заканчиваем сегодняшние передачи. До свидания. Uzredzēšanos. Mūsu šīs dienas раидījumi biedri beigušies. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшние передачи. Спокойной вам ночи. До свидания. Ar labu nakti, biedri.